Džīt! Katlan! Sākam! Es atvainojos. Tu esi izlasījis visu partiju programmas uz vēlēšanām? Godīgi sakot, Tev ir jābūt līdzdalībam. Tas ir vienkārši tas, ko šis laikmets paredz. Viņa tiešām ir tās sievietes, kuras tad bija tiešām ļoti daudz sievietes. Domnieka alga ir 1900–2000 papīra. tikmēr pensionāri 300–400 eiro mēnesī maksimums. Jā, mūsu seniori ir tieši tie, kuri parāda visvairāk to krietnam novēlētu tādu attieksmi katram politiķim. To arī politiķi ir pieņēmuši, ka mūsu pensionāri jau pacietīsies, viņiem neko nevajag. Jā, kas seniori... Būtu apmirs. Jā, tieši tā, un viņi nav interesanti. Hei! Šis ir raidieraksts uz līnijas, un par ko tas būs? Par sabiedrību, par Latviju, par nākotni, bet galvenais par šīm tojošajām pašvaldību vēlēšanām. Saruna būs uz faktiem balstīta, kas arī būs miksā, protams, ar viedokļiem, tāpēc lūdzu izturēties ar cieņu un sapratni, jo šis ir arī mans studiju darbs, lai izveidot raidierakstu un izveidot kaut ko audiovizuālu. Tā kā ceru, ka tev patiks, un tad jau skatāmies. Šis ir raidieraksts ar Lieni Dreime. Un vada Edgars Jonaitis. Jā, paldies. Tātad pastāsti pirmkārt, kas tu esi? Es esmu rīdzeniece. Jā. Esmu ļoti aktīva un gan uzņēmīga sieviete. Gan sportā, gan... Jā. Mums ir ģimenē joks, jo es tiešām mīlu braukt ar velosipēdu un tad tā kā, ka Liena laikam piedzim jau ar riteni. Kāda situācija ir ar šo te pilsonisko līdzdalību un ko tu esi panākusi vai darījusi tajā visā labā? Un tu jau arī esi pilsonis līdzdalīgs, un es arī tev tur esmu. tevi. Bet mēs izrunāsim arī to lietu. Jā, tā man likās tāda īstenībā jau dabiska lieta arī, kad es biju jaunāka un vēl arī pat skolas vecumā. Nebija gluži tā, ka man ļoti simpatizēja obligāti kaut kā tur piketa protesta gājienu un kaut kas tam līdzīgs, bet tajā laikā tiešām bija. Arī tā kā daudzi vecākās paudzes cilvēki tur atcerās, man laikam sauc par lietusargu revolūciju. Bija arī sliktie atgadījumi par tiem grautiņiem, kad Saeima tur meta tos akmeņus un vēl kaut kas. Jā, tas bija kaut kāds gads atpakaļ. Bet man visvairāk pašai cītīgi mācījos vēsturi ļoti patika tas, ka mēs neatkarības atjaunošanas laiks un atmodas laiks ir par nevardarbīgo pretošanos un par kaut kādā tādām mierpilnām un skaistām līdzdalīgām formām. Bet tā vienkāršākā līdzdalības forma un kaut kur vienlaiks atbildīgākā ir vēlēšanas. Bet līdzdalībā ir daudz dažādas formas, jau pieminētie piketi, gājieni, protesti arī tas var būt. Arī īstenībā biedrību un grupu veidošanas arī ir īstenībā līdzdalības forma, un ja kāds aktīvisms pārstāvot savu ideju ir līdzdalības forma. Un man tas vienkārši liekas, ka tas ir, ja tu dzīvo demokrātiskā valstī, pie tam tādā ļoti ekskluzīvi skaistā vietā kā Latvijā un mazā valstī, un, diemžēl, arī citām lielvarām iekārojamā valstī, tev ir jābūt līdzdalībam. Tas ir vienkārši tas, ko šis laikmets paredz, un redzot arī lielu valstu pieredzi, kas notiek, ja tu neesi līdzdalīgs demokrātijā, ir gaužām skumji, un pēc tam sapīkt un teikt, vai cik viss bija slikti, bet tad, kad tev bija iespēja kaut ko darīt, kāpēc tu nedarīji? Tur tā lieta. Jā. Tās līdzdalības lietas, tā viena, kas ir bijis redzamākā un ar ko esmu dalījusies visvairāk. Mana maģistra darba pētījuma tēma bija par tādu brīnišķīgu organizāciju kā Latvijas Sieviešu Nacionālā līga. Un tā ietekmīgākā sieviete Barta Pīpiņa un vēl viņai līdztekus ļoti daudz sievietes un īstenībā visas tā laika zināmākās sievietes Aspazija, Anna, Brigadera, Beņamina, visas bija tajā organizācijā un viņas katra darīja savu iespēju robežās, bet ļoti daudzas lietas un tas aktīvisms un lietas, ko viņas izdarīja, man tiešām likās tik ārkārtīgi nozīmīgs un tā, diemžēl, vēsturē mums ir bijis, ka tās vēstures lapas nav pierakstītas un ir dzēstas laukā un cilvēki, kas bija tie vēstures veidotāji, ir bijuši izsūtījumā un tur miruši un līdz ar ko tā vēsture ir vienkārši kaut kur pazudus un es to paņēmusi kā savu misiju, un tāpēc arī ļoti daudz iniciatīvas ir saistītas ar to. Viņas gan viss ir zem vienas tēmas, un daudz jau, kas man tuvākā lokā jau ir Barta Pīpiņa, aplicīgi jūtās par to vārdu, bet viņa tiešām ir tās sievietes, kuras tad bija tiešām ļoti daudz sievietes, un tas ieguldījums ļoti liels. Bet tikpat svarīgi man ir un būs arvien svarīgāk, jo man tā tēma ļoti sāp, un tūdaļ jau pat būs jāķerās un jāsūta pensionāru un senioru jautājums, ka mūsu seniori liela daļa dzīvo tiešām zem jebkāda cieņas sliekšņa. Šodien pat dzirdu politiķi saka, jā, domnieka alga jau nemaz nav tik liela.
Domnieka alga ir 1900-2000 uz papīra. Tikmēr pensionāri 300-400 eiro mēnesī maksimums. Jā. Nu, lūk, labi, īstenībā ir, cik es zinu, varbūt no personīgās pieredzes, arī pensionāriem runājot, kaut kas ir bijis arī no iepriekšējās varas, kas ir bijusi Padomju Savienība. Tur cilvēki arī, kā mūsdienās jau visu laiku ir bijis tā, ka daļa strādā oficiāli, daļa strādā tā, lai var izdzīvot. Jā. Un tas ir kaut kādā veidā arī ietekmējis tagadējo realitāti, kas pēc tam. Bet tad jautājums, kāpēc mēs kā neatkarīga Latvija pasakam tā, tu tajos laikos, kad bija cita svešvara, kāpēc mēs ņemam vērā, ka tu strādāji to neoficiālo darbu, un tagad tev ir jāmokās mūsu valstī. Bet kāpēc mums ir tās problēmas ar pensionāriem finanšu ziņā, es nespēju. To neatrisināja jau uzreiz pašā sākumā, kad valsts atjaunoja, bet vēl ir tā lieta, kas, man liekas, ir, vispār vajadzētu virzīties, protams, uz to, ka mēs attālinamies vispār no pensijas sistēmas, un ka cilvēki vienkārši var dzīves laikā uzkrāt un dzīvot turīgi un nebūt atkarīgi no valsts pensijas, un liela daļa, un īstenībā mūsu seniori ir tieši tie, kuri parāda visvairāk to krietnam, viņi ir ārkārtīgi, es nezinu, tādu krietnu stāju kā mūsu senioriem, es nezinu, kur redzēšu. Viņi nekad nelūks, viņi neprasīs, viņi iedos saviem mazbērniem, mīļajiem cilvēkiem, kam vajadzēs, laikā, ka viņiem pašiem nav nemaz. Es novēlētu tādu attieksmi katram politiķim. Tā vajadzētu būt. Tad būtu tik labi, ja tā kā barātu. Jā, tā vajadzētu būt, bet tas ir ārkārtīgi sāpīgi. Jo to arī politiķi ir pieļāvuši, ka mūsu pensionāri jau pacietīsies, viņiem neko nevajag. Jā, kas seniori... Jā, tieši tā, un viņi nav interesanti, un tas, kas bija ārkārtīgi sāpīgi, tagad nediskreditējot vairāk, kurš bija tas politiķis, bet viņiem saka, bet kā jūs domājat, tā kā stiprināt ekonomisko situāciju Rīgā, ja lielākā daļa iedzīvotāji ir tieši senioru vecuma cilvēki, un mēs jau skatāmies uz ekonomiski aktīviem, bet īstenībā liela daļa senioru būtu gatavi un grib strādāt, bet ļaujiet viņiem strādāt beznodokļu režīmā, kam dēļ, ja cilvēki savā vecumā ir gatavs dot pienesumu un tāpat izglītības joma, cik daudzi seniori būtu brīnišķīgi pedagogi uz atsevišķām mazām slodzēm, tik cik viņi grib un var strādāt, jo skolās mums trūkst pieredzējuši kādreizējais, zinātnieki un rūpnīcas vadītāji un dažādu, uzņēmumu vietnieku un vēl kaut kas, tā kā mūsu seniori īstenībā ir ļoti bagātīgi pieredzi un tā kā tas būtu droši vien jānovērtē un jāpalīdz viņiem būt aktīviem arī mūsu ekonomiskajā situācijā un vispār sadzīvējot seniori jau ļoti grib būt līdzdalīgi. Bet tā man svarīgākā lieta tajā iniciatīvā bez nodokļu režīma strādāšanas ir par to, ka labi, mums ir, kā saka gudri, fiskālā telpa tāda, kāda ir, naudiņa ir tik, cik ir, nav ņaudiņas. Tikmēr mēs tērējam kaut kādiem uzmuļķībām izvēlēm. 10 000. Uz luksus precēm. Iepirkumi Rīgā un daudzās pašvaldībās ir vienkārši tā, ka Spotstovs ciemārs. Bija redzējums tām sievietēm, tā kā ir tie pieminekļi, šeit Rīgā vai ne, uz šādiem cilvēkiem. Un tu man pasaki, tev būs krūmi vai tev būs puķis. Kas ir ekonomiskais variants? Edgars, saprot, tu pats teici, nākot šurp aiz durvīm ir karš. Ir jāsaprot. Es, protams, ka gribu mums būs gan Pīpiņas kundzei, gan visām 6 Satversmes mātēm, gan arī citām ietekmīgajām sievietēm būs pieminekļi. Bet šobrīd ir kā ir, un mums ir jādomā, vajag cilvēkiem. Un tad, kad būs mierīgāki laiki un labsājīgāki. Ēmēt uz augšu, uz skaistiem zeltiem. Jā, bet šobrīd mums vajag tā, lai māmiņas, seniori un cilvēki jūtās šeini pastaigājot cauri parkam mājīgi un fēni, tāpēc arī tie dižkrūmi bet tur būs ļoti ceņpilni, citos visos formātos tas maršrutiņš, ko varēs, tiesa gan tas būs digitālā formātā, bet viņam sagatavosim arī kādus uzskats materiālus, ka varēs arī vizuāli redzēt mūsu svarīgākajos muzejos to, kā tas bija. Tā kā nebūs tikai tā, ka tas ir tikai krūms un viss būs izziņas materiāls arī, un tas man ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs izglītojamies jebkurā procesā, kurā varam. Bet tiem senioriem piešķirt mērķdotācijas, jo nauda nav, tad jau nosponsorēt, piemēram, veselības atjaunošanas pasākums, jo šobrīd cilvēki tur tur būs zālēm atlaids un tam līdzīgi. Jā, ir gadījumi, kad ir jādzer zāles, bet īstenībā, ja seniors varētu aiziet uz basēnu, uz fizioterapiju, uz masāžu. Cik vispār seniori tādas lietas ir piedzīvojuši. Bet es šķiet, ka reāli ārzemēs piedzīvojams, jo, mēs esam maz valstim, ekonomika mums arī ir tik, cik mums ir tā, bet arī, pieņemsim, manā personīgajā līnijā
ir pensionāri, kuriem arī veselības problēmas. Lielākā problēma tieši pa veselības nozari. Jā, valsts var apmaksāt kaut ko, viņi apmaksā, bet laiks. Jā. Tas viņam jāgaida, nezinu, gads, 3 gadi un tā tālāk. Vai paspēs par to? Un tur droši vien būtu jāskatās, kā saka, kompleks, tāpēc man ir ļoti paticis likt to savu mozaīku un puzli no izglītībām kopā, jo, lai kaut kādas lietas atrisinātu, pasaule ir ļoti sarežģītās problēmas, ir kompleks vai kompleks pieredze un risinājums, lai to atrisinātu. Lūk, medicīnas nozarē ļoti trūkst arī speciālistu un savukārt... Jā, tāpēc, ka tāpatās kā pedagogi, viņi bieži izmācās un viņi vienkārši saskarās ar ļoti lielām grūtībām un nesošu atbalsta sistēmu, kad viņi sāk strādāt. Viņi vienkārši ļoti strauji izdeg un viņi saprot, ka viņi to nevarēs. Viņi iespējams tā kā atrod citus karjeras ceļus. Finansējumu, naudu? Tas ir saistīts ar to, ka nav vienkārši tāda... Viens ir sagatavošanas process, šobrīd izglītības to saturu mēs esam izreformējuši tā, lai ļoti mērķtiecīgi sagatavot un vidusskolā tu mācītos jau koncentrēt vairāk tos priekšmetus, kuros tu iesi studēt, un tu būtu tiešām ļoti labi sagatavots, un es pati redzu no saviem dažiem tuvāk zināmiem jauniešiem, kas gatavojās, viņi ies studēt kā jau labi sagatavoti pirmā kursa studenti, vai tiesību zinātnē, vai socioloģijā, vai kur citur. Un vajadzētu būt tā, ka viņi veiksmīgāk izstudēs un arī aizies tālāk nozarē. Līdz šim bija tā, ka tu līdz pēdējiem brīdim nezini, ko tu studēsi, un tad tu kaut ko varbūt tu gadu izlaidi, vai tu iestājies vienā augstskolā, tu nākamā gadā citā augstskolā, trešā citā, un tad tev jau aplika, jo katrs mācību gads tev maksā milzu naudu. Jā, lūk, un tad attiecīgi to mēs nodrošināsim, un tad, lai tā izglītības pēcticība, ka tu no skolas aiziet uz augstskolu, un augstskolai būtu jāliek kā obligāta lieta, jo man, piemēram, kāpēc es tik daudz arī strādāju, viens bija ekonomiski apsvērumi, tāpēc, lai es pati varu atļauties sev samaksāt par dzīvesvietu un citas lietas, bet otrs ir arī, ka nav jau tās prakses obligāti. Un vajadzētu būt praksai sasaistītai jau ar to iespējamo nākotnes uzņēmumu. Un ir daži pat labie piemēri jau skolām, kur vidusskolēni mērķtiecīgi, piemēram, tas gan ir reģionos, Brocēnos, es zinu, izcila skola, kas uz Brocēnu cementu rūpnīcu ved savus jauniešus mācīties 1 dienu mēnesī vai nedēļā varbūt jau tur mācīties, lai viņiem Brocēnos būtu pēc tam, kas strādā. Lūk, tā kā tas ir tas, kam vajadzētu notikt. Lūk, un paralēli tam droši vien vajadzētu būt tādai, kas ir par to mūsu sievišķīgo pieeju un empātisko pieeju, ka sabiedrība vispār ir atbalstošāka. Un respektīvi, ka tu darbā nevis izdari tikai no līdz savas darba stundas un pienākums, bet ka tev ir, tas, protams, tam būtu jābūt novērtētam arī atalgojumā, bet, kad tu esi, iespējams, ja tu pieredzējušais darbinieks tajā jomā un uzņēmumā vai iestādē, tad tev ir kāds, ko tu no jauniem atbalsta un mentorē. Šī atbalsta sistēma, ko es pati, piemēram, piedzīvoju ļoti brīnišķīgi, tāpēc es arī to varēju izdarīt. Vienā laivā mums ir jāizdzīvo. Viena laiva, tieši tā. Tas, kas vēl man palīdzēja kā jaunai skolotāji, tas, ka mēs katru to nedēļu tikāmies, un tie 20 jaunie skolotāji no visas Latvijas, kur tikai mēs nebijām, satikāmies un runājām. Tev arī ir tāda problēma, jā, man arī ir tāda problēma. Ak, vai, cik labi, tad jā, tāda grupas atbalsta lieta, un tas ir tas, kam mums vajadzētu būt sabiedrībā vairāk, ka mēs varam citam izstāstīt un pastāstīt, kā mēs tiešām jūtamies. Ja mums nav tā labā padoma, tad vismaz mums ir mīļais vārds, ko mēs varam viens otram iedot, un ka mēs esam atbalstošāki cits pret citu. Un to es redzēju pētot vēstures to piemēru ar to organizāciju, cik viņas ļoti sadarbojās ar dažādām organizācijām. Tās sievietes tur ar veterānu biedrību, ar pret tuberkulozes biedrību, ļoti tajā laikā slimoja ar to slimību, pret alkohola biedrību, jo bija ļoti liels risks arī toreiz Latvijai, tā rupi sakot, vienkārši nodzerties. Bijuši arī vecās reklāmas vecajos rakstos, kur ir par apskatāms, es viņu redzēju Latvijas mākslas muzejā. Jā. Tur tās riņķis, kur ir šitie plakāti. Jā. There's like what? Tikai, jā.